Tātad atcerieties, šī ir metaforiska izpratne par to, kā pasaule darbojas. Pasaule, ko kontrolē konkrēta slepenā sabiedrība, bruņinieki templieši, kas kļuva par brīvmūrniekiem, kas tad kļuva par iluminātiem, kas kontrolē pasauli šodien, un tie mēģina ieviest vienotu pasaules valdību, gaisa uzraudzības valsti un izsaukt dēmonus šajā pasaulē, lai dzīvotu mūžīgi. Labi, tā ir lielā sazvērestība, bet atkal tas nepaskaidro, kāpēc mums nav pierādījumu, kāpēc elīte nedomā, ka tie ir šīs daļa, un kāpēc tas ir antivēsturiski. Labi, bet kad mēs to pārvēršam burtiskā izskaidrojumā, un tas ir burtisks skaidrojums, tie nedomā, ka tā ir sazvērestība, jo tie ir pārāk aizņemti cīnoties viens pret otru. Tie nav lielo lietu kursā. Savukārt cilvēki, kas nav iesaistīti šajā spēlē, var skatīties uz vēstures gaitu un nonākt pie intuitīvas izpratnes par to, kā šīs lietas kustas. Un tā kustas uz vairāk kontroles, vairāk kārtības un vairāk varas pusi. Un tas palīdz mums izskaidrot, kāpēc sistēma pastāv, pat ja elīte celsies un kritīs. Jo šī elīte jau ir savstarpējā konkurencē. Tātad, kas notiek, ir tas, ka noteiktu elīti nomaina cita elīte, bet tām visām ir tāda pati darba kārtība, kas ir vairāk varas, vairāk kārtības, vairāk kontrolas. Un tāpēc mēs lasām šo tekstu no slepenajām sabiedrībām. Visi šie domātāji, tie izskatās tā, it kā tie būtu būvēti viens uz otra, pat ja tie iespējams nav lasījuši viens otru. Cilvēki, kas meklē varu, ir ļoti līdzīgi. Tie atšķiras no jums un manis ar to, ka tie iespējams ir psihopāti. Viņiem rūp tikai vara, un tāpēc spēcīgi cilvēki saplūst kopā, lai radītu vairāk varas sev. Vai tas ir saprotams, draugi? Labi, tātad tagad mēs darīsim to, ka mēs pāriesim pie pierādījumiem. Tagad, ko es gribu vispirms darīt, ir apspriest šo vīrieti. Viņa vārds ir Alberts Spaiks. Un kāpēc viņš ir svarīgs, ir tas, ka viņš tiek uzskatīts par lielisko arhitektu Amerikas brīvmūrniecībā. Kāpēc Amerikas brīvmūrniecība ir svarīga? Ir tas, ka tie ir cilvēki, kas kontrolē Amerikas valdību. Trešdaļa Amerikas prezidentu bija brīvmūrnieki. Un šie cilvēki šodien kontrolē Amerikas militāro kompleksu, nacionālās drošības aparātu, CIA, FBI. Mūsdienās tos nesauc par brīvmūrniekiem, bet tie atgriežas pie brīvmūrniekiem. Tātad tie dalās līdzīgās brīvmūrnieku idejās. Tātad Alberts Spaiks bija viens no lielākajiem līderiem Amerikas brīvmūrniekos, un viņš tiek uzskatīts par lielisko arhitektu, kas nozīmē, ka viņš uzcēla sistēmu un idejas, kas pamato mūsdienu Amerikas brīvmūrniecību šodien. Viņa vissvarīgākais darbs ir morāle un dogma, un tā ir būtiski Amerikas brīvmūrniecības standarta mācību grāmata. Tātad mēs aplūkosim dažas nodaļas no morāla un dogma. Un es zinu, ka tās ir nedaudz garas, bet ir ļoti svarīgi, lai mēs saprastu, kā viņi domā. Bagātības ašars. Tas ir ašars, kas ir akmens. Ir cilvēki kā masa. Sabiedrība ir dažāda. Tā ir haotiska. Un mēs, brīvmūrnieki, mūsu mērķis dzīvē ir radīt kārtību no hausa. Perfektais ašars vai tipisks akmens. Perfekcijas simbols ir valsts. Valdības mērķis ir radīt kārtību no hausa, lai pilnveidot cilvēci. Valdnieki, kas iegūst varu no valdīto piekrišanas. Konstitūcija un likums runā tautas gribu. Valdība harmoniska, simetriska, efektīva. Tās spēki pareizi sadalīti un pilnībā pielāgoti līdzsvarā. Tātad iedomājieties sabiedrību kā mežu. Nē, mežs ir haotisks, mežā ir slimības, tas var izdegt. Ko mēs patiesi vēlamies darīt, ir radīt akmeņu templi, kas ir perfekts, kas ir mūžīgs, kas ir dievišķs. Mēs vēlamies izdedzināt mežu un uzbūvēt templi ar savām kailām rokām. Es zinu, ka Dievs bija tas, kas izveidoja mežu, bet Dievs gribēja, lai mēs pilnveidotu viņa darbu. Ja mēs atdalām kubu uz plaknes virsmas, mums ir redzamas 3 sejas un 9 ārējās līnijas, kas vilktas starp 7 punktiem. Pilnīgais kubs ir 3 papildu sejas, padarot 6. 3 papildu līnijas
padarot 12, un viens papildus punkts, padarot 8. Tā kā skaitlis 12 ietver slepenos skaitļus 3, 5, 7 un 3 reiz 3 jeb 9, ir ražots pievienojot slepeno skaitli 3 pie 9. Kamēr tā paši divi cipari, viens vienības vai monāds un duāds pievienot kopā, veido to pašu slepeno skaitli 3. Tas tika saukts par perfekto skaitli, un kubs kļuva par perfekcijas simbolu. Tātad tas ir Dievs. Ko mēs mēģinām darīt, ir mēģinām radīt Dievu uz zemes. Un kā mēs zinām, ka tas ir Dievs, jo tā ir patiesa perfekcija. Kā mēs zinām, ka tā ir perfekcija, jo matemātikas dēļ ģeometrija. Ģeometrija ir Dieva valoda. Kad tu saproti ģeometriju, tu saproti, kā Dievs domā. Tātad kubs ir perfekts. Patiesi mēs vēlamies pārvērst katru par kubu. Un kā mēs to darām? Mākslīgais intelekts, draugi. Mākslīgais intelekts. Tātad atkal ideja ir, ka mēs vēlamies izlasīt tos, lai saprastu viņu domāšanas būtību.